Meditācija, kuras laikā es tevi aicinu doties uz pasaku mežu. Tu vari iekārtoties ērti sēdus vai stāvus sev tīkamā un klusā vietā. Ļauties pastaigai uz smalkāku vibrāciju paralelitāti. Tu zini, ka vienlaicīgi pastāv dažādas realitātes, un cilvēkam piemīt spējas tās redzēt un ar tām iedarboties. Mēs ar tevi dosimies uz pasaku mežu. Iepazīsim to planētas Zeme realitāti, kas aprakstīta pasakās un teikās. Tā realitāte vienmēr ir pastāvējusi. Agrāk tā nebija tik ļoti noslēpusies, un cilvēkiem bija spējas ar to savienoties, par to stāstīt viens otram, bērniem pirms gulētiešanas, vēlāk arī pierakstīt. Starp šīm realitātēm valdīja cieņa, pietāte, respekts. Meža veltes tika lasītas ar pateicību par to enerģiju, ar ko bija piesātinātas ogas, sēnes, rieksti, koku sulas. Bija dzīva saikne ar meža zvēriem un citiem pasaku meža iemītniekiem. Un tagad aizver acis, ļaujies klusumam, ievelc dziļu elpu un izelpo ar visu ķermeni. Atlaid lieko, traucējošo, ieelpo mieru, ieelpo ēteri un izelpo lieko, nevajadzīgo. Atlaid smagumu, atbrīvo savu fizisko ķermeni, atbrīvo visus savus ķermeņus. Ieelpo svaigu, jaunu enerģiju. Sajūti, kā atbrīvojas vieta kaut kam jaunam, nezināmam. Domās pie sevis nosaki, ka šīs meditācijas laikā ar mani drīkst miedarboties tikai un vienīgi 100% patiesa dievišķa gaisma un mīlestība. Nosaki, ka tavs augstākais es regulē to, ka šī meditācija kalpo tavam un citu augstākam labumam. Pievērs uzmanību savai elpai. Tā ir noregulējusies, kļuvusi mierīga, vēro to. Tava elpa vairs nav dziļa, tā ir pavisam mierīga. Sajūti, kā tavā sirds centrā iekvēlojas zeltaina liesmiņa. Sajūti, kā ar katru tavu mierīgo izelpu zeltainā liesmiņa iekvēlojas aizvien lielāk, līdz kļūst par plaukstas lieluma starojošu lodi. Sajūti tās siltumu, sajūti starojumu. Virzi savu lodi pa ķermeni uz leju, dziļi, dziļi zemē, cauri slāņu slāņiem, līdz tava lode sasniedz zemes kodolu. Tu sajūti, ka šis kodols ir dzīvs kā pukstoša sirds.
Tas ir dzīvs kristāls, ar kuru savienojas tava zeltainā loda. Tu šo savienošanos izjūti ar pateicību par Mātes Zemes dāsnumu, auglību, nesautīgumu, atbalstu, par pārtiku, par veselību, par šo iespēju iemiesoties. Mātes Zemes sirds savienojas ar tavu sirds centra lodi, un enerģija izplatās kā viļņi. Tad virzi savu zeltaino lodi atpakaļ uz savu ķermeni. Pa ķermeņa iekšieni uz savu sirds centru. Un cel savu lodi uz augšu, caur kaklu, caur galvu, uz avotiņu. Virs galvas tava lode virzās cauri mūžīgi plaukstošajam lotosa ziedam un turpina ceļu uz augšu. Tā iziet cauri augstākā es zelta sietiņam un ceļas vēl uz augšu. Tava lodīte nonāk bezgalības telpā, kuru viss sākas un nekad nebeidzas. Sajūti šo plašumu bez ierobežojumiem. Sajūti, ka tu esi viss un tava lodīte izšķīst. Tas ir mirklis, un tu atkal savieno atpakaļ savu zeltaino lodi un lēnām virzi to uz savu ķermeni. Caur zelta sietiņu, caur mūžīgi plaukstošo lotosa ziedu, caur avotiņu. Tā nonāk atpakaļ tavā sirds centrā. Tava zeltainā lode izšķīst tavā ķermenī. Tā izplatās pa visu tavu ķermeni, pārņemot katru molekulu, katru ātomu. Tavs ķermenis staro no iekšienes. Tu staro cauri visiem saviem ķermeņiem, cauri savai aurai. Starojumam nav robežu. Un tagad savās domās pie sevis izsaki nodomu nonākt savā spēka vietā. Tā ir vieta dabā, kas iespējams tev ir pazīstama, bet varbūt arī nav zināma. Ļaujies nokļūt skaistā vietā dabā, ļaujies impulsam. Un kad esi tur nokļūs, lai labāk savienotos ar savu spēku vietu, kas ir smalkāku vibrāciju realitāte, uzmanīgi pavēro apkārtni, izpēti to. Saproti, vai tur ir silts, varbūt pūš liekas vējiņš, varbūt tur ir ūdens. Saproti, vai tas ir mierīgs vai silts, varbūt tev rodas vēlme nopeldēties. Varbūt tur ir ūdenskritums, zem kura
tev gribas nostāties. Tu noteikti to vari darīt, nospiežot pauzi meditācijai. Tad ieraugi sauli, kas ir koša, bet ļoti maiga, sildoša, dziedinoša. Tā burtiski apmīļo visu, kas apkārt, un arī tevi. Un tad sev aiz muguras ieraugi mežu, kas brīnumaini saulē vizuļo, mirdz. Saules stāri izgaismo ceļu un pavada tevi. Tu izjūti vilinājumu doties pa šo saules izgaismoto ceļu dziļāk iekšā mežā. Tu pamani, ka sāc vizuļot, un pasaku mežs tevi aicina. Tu dodies iekšā, un tevi pārņem ļoti liels miers. Tu ieelpo šo mieru caur neparasti dzidru gaisu, kas ir tik svaigs, mazliet dzestars, ka tev viegli noreibst galva, jo aktivizējas tava trešā acis. Tavs ķermenis attīrās, tas kļūst viegls, brīvs. Tavu uzmanību sāk pievērst neparasti piesātinātie toņi, izteiksmīgas formas. Un visam pāri ir tādi kā smalki zelta spīduma putekšņi. Tu vēro kokus, skūjas, lapas. Mežā valda neparasta augu daudzveidība. Tā tevi var pārsteigt. Ļaujies to vērošanai un droši var arī pagaršot kādu no augļiem vai ogām. Tu redzi gan ļoti augstus, gan zemākus kokus. Tu redzi neparastus košumkrūmus, kuru ziedi nobriest augļos un ogās. Tu redzi neparastu ziedu pudurus un mīkstas rasas lāšu pielietas sūnas. Mežā aug sēnes, un viss mežs ir kā dzīvs. Tu ievēro, ka akmeņi pārtop dažādu krāsu kristālos un minerālos. Tie uztur pasaku meža smalko vibrāciju. Tu pamani, kā no zieda uz ziedu lidinās mazas fejas, kaisot zelta putekšņus. Tās gozējas rases lāsēs un mēdz izpildīt vēlēšanos. Tu pamani čaklos strādīgos rūķus. Viņi pieskata zemes dziļākos slāņus un var arī sadusmoties vai būt īgni, kā mazi bērni. Tu jūti, ka mežs ir mājvieta dažādām, vēl smalkāku vibrāciju būtnēm, kuras tu šobrīd neredzi, bet tevi tas nesatrauc.
Tu jūties droši, mierīgi un virzies uz priekšu pa saules izgaismoto taku. Pa ceļam tu sastopi dažādus mēža zvērus, kas miermīlīgi dzīvo līdzās. Tie barojas no sātīgajām mežveltēm. Un tad tu nonāc līdz ielai, līdz plašai ziedošai pļavai, kur sanbites, dzied putni, un arī to daudzveidība, košums tevi pārsteidz. Pļavas ziedi smaržo tik reibinoši, bet to putekšņi pilni nektāra. Aiz ieloka tu ieraugi neparastu celtni, kas nav būvēta. Tā vienlaikus ir un nav. Tā patiesībā visu laiku mazliet maina savu veidolu. Tomēr tu zini, ka šo neparasto celtni kāds apdzīvo. Šeit tu izjūti to bezgalīgo kosmisko enerģiju, ar kuru savienojies meditācijas sākumā. Jo tuvāk tu virsies, jo plašāka sajūta tevi pārņem. Tev pazūd vēlme kaut ko jautāt, saprast. Tev pazūd jebkādi loģikas meklējumi. Pazūd tava griba. Tu tuvojies elfu valstībai. Elfi ir ļoti skaistas, harmoniskas būtnes. Tās iespējams ir mazliet caurspīdīgas, bet aizvien līdzinās cilvēkiem. Elfi ir ieturēti, mierīgi, un tiem ir sava saziņas valoda. Tiem ir nepārprotama taisnīguma, balansa, gaumes sajūta it visā. Viņi ir kosmisko likumu pārzinātāji. Viņi sazinās ar citu planētu un galaktiku pārstāvjiem. Viņi nekad nav pametuši planētu Zeme. Sajūti viņu enerģiju. Varbūt kāds no aspektiem atrodams arī tevī. Varbūt kaut kas tevī sarezonē, šķiet pazīstams. Sajūti tās kvalitātes, kuras turpmāk mācēsi atpazīt citos cilvēkos. Atpazīsti šīs augsto vibrāciju kvalitātes, kas tev palīdzēs saprast, ar kādiem cilvēkiem miedarboties. Dod sev laiku raisīties šīm sajūtām, un, ja nepieciešams, vari nospiest meditācijā pauzi. Un tagad tev ir laiks doties. Šī iespējams bija tava pirmā tikšanās ar pasaku mežu, bet noteikti ne pēdējā. Ja tu jūti aicinājumu atgriezties, tu noteikti vari to darīt. Ar katru reizi tu sajutīsi
jaunas nianses. Katru reizi tu ieraudzīsi kaut ko jaunu, kaut ko sev noderīgu. Un tagad domās ar pateicību atvedies no elfiem. Domās atvedies no pārējiem meža iemītniekiem. Atvedies no paša pasaku meža ar cieņu. Saki paldies par to, ka mežs tevi laipni uzņēma, sniedza dziedinājumu. Tad ar savu nodomu nokļūsti atpakaļ savā spēka vietā. Pasaki paldies sev, ka ļāvies šai meditācijai, ka devi sev tādu iespēju. Sajūti savu ķermeni, kurā kvēlo zeltainā liesmiņa sirds centrā. Sajūti, kā tu elpo savā klusajā, mierīgajā telpā, no kuras devies meditācijā. Saberzē savas plaukstas un tad uzliec tās uz vaigiem. Sajūti sevi. Un vari vērt acis vaļā.